Laimīgi lūgt atpakaļ mūsu podkāstā. Divi pa futbolu, es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs parunāsim par Čempionu līgas aizdītās play-off kārtas spēlēm, un arī beigās parunāsim par astoņdaļfinālu izlozi. Un tad sāksim ar pirmo play-off maču, kurš bija tiešām ļoti intriģējošs. AC Milan pret Feyenoordu. 1-1, es brīnījos. Man liekas, ka būs AC Milan labāk, bet Feyenoord cīnījās līdz galam. Es tiešām arī ļoti cerēju, ka AC Milan tomēr uztaisīs tādu atspēlēšanos otrajā mačā savā mājas stadionā, bet Feyenoord tomēr ļoti labi spēlēja. Jā. Bet jāpiebilst, ka arī 51. minūtē Teo Hernandez ļoti muļķīgi dabūja sarkano kartīti. Tas vienkārši... Bet no abām komandām bija sarkanās, tā kā... Jā, bet Feyenoord dabūja kādā papildu laika, tad kādā 90. Jā, vairs nebija ko zaudēt. Jā, principā viņiem vajadzēja tikai nosargāt rezultātu. Jā. Un tas izdevās, principā. Un tad nākamā spēle bija tiešām interesanta. Benfica Monaco. Man liekas, Benfica uzvarēs. Pat ja Monaco man šeit labāka. Benfica vienkārši man pašam labāk patīk. Bet 3-3 arī labs rezultāts. Abas diezgan līdzīgas komandas. Tā kā ļoti amērš rezultāts priekš viņiem. Jā, man atkal ļoti patīk Monaco. Es biju reāli par Monaco. Es cerēju, ka viņi uzvarēs un atspēlēsies, jo pirmajā mačā viņi arī dabūja sarkano kartiņu, kas viņiem ļoti bija neveiksmīgi, un arī viņi zaudēja to maču 0-1. Šis mačs tomēr daudz rezultīvāks, 3-3. Bet beigās tomēr diezgan arī veiksme palīdzēja Benficai, un viņiem izdevās tikt tomēr tālāk uz finālu. Tad Atalanta kluba Brūžs. Es biju ļoti pārsteigts. Man likās, Atlanta kāds 3-1 vinēs, bet bija otrādāk. Tas bija vienkārši... Man smadzenes šo nevarēja apstrādāt. Principā es arī biju ļoti, ļoti pārsteigts, ļoti šokā, jo es arī tiešām gaidīju, ka Atalanta pēc pirmās spēles, pēc tāda sāpīga zaudējuma tomēr saņemsies un uztaisīs comeback un atspēlēsies un tomēr iekļūs astoņfinālā, tāpēc, ka Čempionu līgā viņi to sezonu spēlēja ļoti labi, ļoti daudz spēles arī uzvarēja. Bet tomēr neiznāca, kā gribēja. Bet kluba Brūžs tomēr bija reāli labāk, tas gan. Tad Bayern Celtic. Man pat nav vārdi. Kā? Kopš arī Keins atnāca, Bayern spēlē slikti. Tā kā, tas ir reāli pārsteigums Celtic, ka šā nospēlēt. Bayern ir labs klubs, top klubs, Champions League klubs. Par Celtic viņi nedrīkst zaudēt. Tas nav basketbola klubs Celtic, tas ir futbola klubs. Viņiem jāzina, kurš ir labāks. Es protams, ka Bayerns, bet izstāsta, ka nav. Jā, pēc manām domām arī Bayernam ļoti grūta spēle savās mājās, jo viņiem pirmā spēle bija izbraukums Glasgowā, kur arī viņi spēlēja tiešām slikti. Tā kā sākums bija pat labs, bet beigās viņi arī ielaida un uzvara minimāli 2-1. Un tad viņi saņēmās, lai gan viņi nesaņēmās, principā viņi spēlēja ļoti slikti arī šo maču, un tikai 90 papildu laika minūtē Alfonso Davis izrāva niču Bayernam, kas viņiem deva astoņdaļfinālu, principā. Ko viņi darīja bez Alfonso Davis tajā mačā? Man liekas, viņi tikai raudāt un par to, ka viņi neiekļūt braukt mājās. Tieši tā. Labi, un tad... Trešdienas mači bija Dortmund Borussia pret Sporting. Gyökeres es neredzu, viņš es neko nedara. Morins, kurš pameta, Sportingam iet slikti. Jā, tiešām Gyökeres nebija pat pieteikumā. Tas arī diezgan sāpīgi Sportingam. Bet jāpiebilst, ka mačs bija, manuprāt, tāds... Sīvs rītīgi. Likās Dortmund uzvarēs, bet ja Dortmund ir labāk. Jāpiebilst, ka arī Dortmund snaiperis Girassi rezultīvākais Čempionu līgā. Viņam ir šobrīd 10 vārti, bet viņš tajā mačā nerealizēja 11 metru sodu sitienu. Viņš niesta pendeli. Es brīnījos, ka viņš netrāpīja. Es arī bija diezgan slikti izpildīt pendeli toties. Jā, tas gan. Mačs 0-0. Principā Dortmundai neko daudz nevajadzēja, jo viņi jau visu izdarīja. Lisabonā uzvarēja pārzinoši 3-0. Jā. Un tāda ļoti spraiga mačs. Nebija spraigs, bet bija diezgan
interesants, jo 2 grandi spēlēja Real Madrid pret Manchester City. Es biju pārliecināts, ka Real Madrid vinnēs. Tā kā es nebrīnījos, izstāst, ka Mbappé ir iejuties, Real Madridā beidzot hat-trick. Un, ja būtu Haalands, būtu kaut kāds mainīts, jo viņš bija solīja dēļ traumas. Ja būtu viņš, būtu kāds sīvāks mačs, kāds 3-2 vai pat būtu 3-3, jo Haalands ir top spēlētājs, bet, bija žēl, ka viņš nespēlēja. Bet, izstāst, ka Madrid moš tiks finālā. Nē, šī spēle bija tiešām Mbappé jāpiebilst, ka Mbappé tiešām bija ļoti kvalitatīvs šajā mačā. Tiešām, 3 skaistus vārdu gūmus. Manchester City aizsargiem īsti nebija ko likt pretī Reāla uzbrukumam. Jā. Tāpēc, šī spēle Santiago Bernabeu stadionā, manuprāt, viennozīmīgi Reāli bija daudz pārāki un City nebija nekādu variantu. Bet pirmā spēle bija Manchesterā. Un tā tiešām bija tāda, kur Haalands patiesi 2 golus. Es saku, ja būtu viņš atkal būtu. City bija vadībā un tikai pašās beigās Reāli to uzvar. Tā kā, principā, Haalands ir tiešām ļoti nozīmīgs City spēlētājs, kā tāda atslēga. City aizsardzība bija diezgan sūdīga, izņemot viens spēlētājs. Kušanovs? Kušanovs tiešām bija labs pret Vinicius Junioru. Viņš Vinicius Junioru malu tiešām nosedza viņu. Ar to Kušanovs tiešām bija kvalitīvs tajā mačā. Jā. Bet to nevarētu teikt par Gvardiolu, kuru Mbappé vienkārši izlika. Vienkārši pazemoja visas spēles garumā. Labi, neiestrāstam pie šī mača, ejam tālāk. Parīze pret Brestu. Es zinu, ka tu biji priecīgs. Pirmā spēle bija diezgan, tāda bez stresa. Parīze daudz uzbruka, uzvarēja 3-0, bet otrā spēle Parīzē bez ierunām, bez kādiem pārpratumiem 7-0. Parīze vienkārši dominēja visu maču. Es nebiju priecīgs. Es negribēju Parīzi uzvaru. Man nepatīk Parīzi. Tā kā, es ceru, ka viņi lidos ārā. Bet padomā, es palieku pret Brestu, un Brestē, Parīzi nav kaut kas pretī, jo viņi Francijas līgā. Viņi zina, pret ko viņi iet pretī. Viņiem jāuzliek kaut kas labāks toties. Visu uz aizsardzību jāliek. Viņi zina, pret ko viņi iet pretī. Pieredze ir. Mēs kā kaut kāds Citys pret Parīzi, kas kaut ļoti reti spēlē. Viņi zina, ko viņi iet pretī. Arī, protams, tas fakts. Bet piebilst, ka arī visus 7 golus Parīzē iesta atšķirīgi spēlētāji. Tā kā nevienam spēlētājam nebija 2 vai vairāk vārti. Tas arī tāds interesants fakts diezgan par šo maču. Un tad, par šo maču es negribu runāt. Es vienkārši izlaidīšu šo maču. Un tad tāds, manuprāt, pat sīvākais mačs 2 spēļu summā bija pat PSV pret Juventus, jo pirmajā spēlē uzvarēja Juventus 2-1, bet otrajā mačā uzvarēja PSV 2-1 pamatlaikā. Līdz ar to bija papildlaiks, un papildlaikā PSV iest izšķirošos vārdus un tika uzvarēja finālu. Un Juventus ar salīdzinoši labu, tiešām, es pat teiktu, kaut cik zvaigžņot sastāv. Protams, īsti tur zvaigznes baigās nav, bet tāpat ir kopš Šķesnīs pametīja sliktāk. Jā, kopš Šķesnīs vairs nav vārtos, bet ir kvalitatīvāk, kāds tas domas? Es saku, ka Juventus varēja pacēties vairāk, bet, es viņiem nepārmetu. Nākošais gads būs viņu gads. Es to saku. Piemiet vārdā Manchester United un Juventus, nākošais gads būs viņu gadi. Nebūs, manuprāt, nebūs tie viņu gadi, bet, protams, cerēt nav aizliegts. Cerība ir pēdējā. Tas tieši tā. Un tad, pieskarsimies astodaļu fināliem. Šodien vienos pa dienu notika izloze. Un ir diezgan interesanti astodaļu fināli. Un pirmais ir tāds, es pat teikšu, diezgan švaks, bet diezgan intriģējošs klubu Bružs pret Aston Villa. Es saku, Aston Villa uzvarēs 1-0 pirmajā mačā. Par otriem mēs runāsim nākošu nedēļu. Jā, par otrajiem mačiem mēs pieskarsimies, tad nākam vai aiznākam, citā video. Pēc šodien, par pirmajiem mačiem, arī 4. marts būs pirmie mači Aston Villa. Es teiktu, arī Aston Villa paņems pirmo spēli 2-1, manuprāt. Tad Real Madrid, Atletico Madrid. Es saku, būs 2-1.
Real Madrid labāk. Madrids derbijs tiešām vienmēr neliek vilties skatītājiem, ļoti intriģējošs vienmēr. Jā. Es teikšu 2-2, lai interesantāk uz atbildu spēli. Jā. PSV Arsenal. Nu, to Arsenals gan ir paņems. No Arsenal ir liela favorīti šajam mačam, bet PSV izsita Juventus, tā kā neko nevar zināt. Kā tu prognozi? 7-1 Arsenal. Es teikšu, Arsenal uzvarēs. Un tad otrajā mačā Arsenal atkal vinnēs, bet viņus izcīs ārā. Es domāju, arī Arsenal minimāli uzvar vienu vārdu starpību. Dortmunde Lille varētu būt ļoti interesanti. Dortmund 1-0. Es teikšu Lille 1-0, lai interesantāk. Feyenoord Inter. Inters Un Feyenoord arī. 2-1. Feyenoord izsit AC Milan. Nu, bet Inters, Otru Milānas klubu izsit. atspēlēsies. 2-1. 2-1. Es īstenībā teikšu, es arī teikšu nešķirts, kaut kāds 1-1 varētu būt. Un tad Bayern Leverkusen Vācu klubu duels, Vācu līderi tabulā. Es saku, Harry Kanes būs solī. Pirmajā puslaikā Leverkusens trāpīs. Tad atspēlēsies Bayerns, būs 1-1. Un tad atkal Fonso Devijs atvaldu laikā trāpīs un būs 2-1 pirmajā mačā. Fonso Devijs 2-1, saki? Es domāju, ka arī būs ļoti cīvs mačs. Bayern Leverkusen, viņi arī nesen spēlēja Bundesligā, bija 0-0 mačs beidzās. Es teikšu 1-1 un arī būs ļoti cīvi un izšķirsies otrajā spēlē. Nākamais mačs ir Barcelona Benfica. Kāds tavs domas par šo? Es saku, Barcelona 2-1 vinnēs, iemāls uz solī, Levandovskis abus trāpa. Manuprāt, varētu arī, es domāju, uzvarēt pirmajā mačā Barcelona. Es pat teikšu arī kaut kāds 2-1, bet šo sezonu viņi jau spēlēja Champions Līgā. Ļoti rezultīvs mačs, 5-4, kur pat Benfikas uzbrucējs palīdzis iesta hat-triku. Jā. Tā kā šis mačs, es domāju, arī ļoti cīvs. Viņš arī varētu būt ļoti rezultīvs ar daudz goliem, bet mēs uzskatām, ka tomēr būs 3 goli, 2-1 rezultāts. Pēdējais mačs trešdien būs Paris Saint-Germain pret Liverpool. Kā tev liekas? Es saku, Parīze vinnēs 2-1. Es arī uzskatu, ka mačā būtu tiešām sīvs, intriģējošs, un es ļoti cerēšu uz Parīzes pārliecinošu uzvaru. Es teikšu 2-0 Parīze vinnēs šo maču. Nu, tad šo arī noslēgsim? Jā, un tas arī būs viss šajā video. Tā. Paldies, tiekamies citos video.